Šodien es atbildēšu jautājumu, ko darīt tad, kad tu nespēji pārstāt pārdomāt. Tas ir tādos gadījumos, kad, piemēram, tu domā, es gribu darīt vai pirkt vai vienalga ko šo lietu, nē, bet ja tā padomā varbūt šo, vai es nezinu, ko darīt. Jā, tad šodien 3 mazi ieteikumiņi, ko darīt šādās situācijās. Viens būtu izveido savu stratēģiju, kurai tu pieturēsies, kad ir runa par mazajām lietām. Teiksim, piemēram, tu aizēji uz veikalu un tur ir 3 garšas jogurti. Visas garšas tev patīk, bet tu katru reizi pērc tikai vienu, ja, lai tur nesabojājās leduskapī. Un tu domā, šodien man gribētu šo garšu, nē, vispār, ja tā padomā, varbūt to, vai varbūt to. Kuru es nezinu. Tad, var sakot, izdomāt tādu stratēģiju, kā piemēram, ka tu pirksi katru reizi sākot no tavas kreisās puses, kā plaktā viņi ir salikti, tu pirksi pirmo garšu. Tad nākošajā reizē, kad tu iesi, tad tu pirksi otro, un pēc tam nākošajā reizē trešo, un tad šitā uzriņķi. Tā kā visas garšas tev patīk, tad tu apēdīsi vienalga, kuru tu nopirksi, bet šī stratēģija procesa atcels to nepieciešamību katru reizi izlemt, kuru ņemt. Tad otrais ieteikums būtu par tā kā lielākām lietām izvēlies kritērijus, pēc kuriem tu noteiksi, vai tā lieta der tev. Piemēram, tu saņem piedāvājumu strādāt kādā vietā, un tad tu nevari saprast, no vienas puses liekas, varbūt izklausās labi, no otras puses, varbūt tomēr tas darbs nav priekš manis, kā lai zina. Tad, var sakot, tu izlem, kuri kritēriji tev būs svarīgāki, piemēram, pietiekama liela alga, vai man patīk kolēģi, ar viņiem labi var saprasties, vai arī es jūtos priecīgs, ka varu iet uz to darbu. Var sakot, tu izvēlies, kas tev svarīgāks liekas šos kritērijus, pirms tu ej pamēģināt, un tad ej izmēģini to darbu. Jo šis pārbaudas laiks ir ne tikai darba devējiem, bet arī darba ņēmējiem, lai noskaidrotu, vai šīs darbs ir piemērots tev. Tātad visam tādam svarīgākam, ko tev vajag izlemt, pievieno šo pārbaudas laiku. Arī precēm, piemēram, ja tu kaut ko nopērci tādu lielāku, tad parasti ir tā kā līdz 14 dienām šis iespējamais atgriešanas laiks, tad tu arī tiešām viņu paņem un izmanto. Tev ir arī par preci šādi kritēriji, kas tev liekas svarīgāki, un tad tu izmēģini un salīdzini ar šiem kritērijiem. Ja viņi tā kā piepildās, tad jā, tu ņem to lietu izmanto, viss ir labi, ja nē, tad tu sūti atpakaļ. Vai arī gadījumos, ja nav iespējams sūtīt atpakaļ, kā piemēram ar jogurti, tad tu vairāk vienkārši nepērc. Tu zini, ka to nevajag pirkt, un tas nav priekš tevis. Un trešais ieteikums būtu pievienot kādu tā saucamo zemēšanās paņēmienu. Zemēšanās tas ir tad, kad tu paņem un līdzsvaro savu emocionālo stāvokli, un ja tavs emocionālais stāvoklis ir tāds stabilāks, tad arī dabiski mazināsies šī to vai šo, jā vai nē, nezinu, tas neizlēmība un tam līdzīgi. Zemēšanās paņēmieni ir, kā piemēram, viens ir tā pati meditācija, tad vēl viens piemērs būtu, ka tu vienkārši iztēlojies, ka tavs ķermenis jūtas tāds smagāks, tā kā piezemētāks, tu nevis lido pa gaisiem kaut kur, bet tu esi tiešām uz zemes. Tu iztēlojies, ka tavs ķermenis ir tāds, kā pēc labas dienas, kad tu esi nogurs, tāds patīkams smags jūtās. Vai arī vēl, piemēram, kad tu iztēlojies, tavs nabas apgabals ir sasaistīts ar zemes kodolu, un tad tu tādējādi sevi zemē tā kā sasaisti ar zemi. Jā. Vai arī vēl tāds vienkāršs variants būtu, piemēram, novelc kurpes un pastaigā pa zemi, smiltīm vai arī zālīti. Un tad šī tiešā saskarsme ar zemi vai zālīti, to dabisko mums arī tā automātiski nostabilizē nervu sistēmu un
šo psiholoģisko stāvokli. Tā kā jā, tie ir 3 ašie ieteikumi no manas puses, pamēģini un pastāstīji komentāros, vai tie tev noderēja, vai varbūt tev ir kāds cits ieteikums pašam vai pašai.